Jā. Jā. Labdien! Kad tu startē politikā, viena no lielākajām vēlmēm ir nemainīties un palikt tādam, kāds tu esi. Bet jauna vide diktē jaunus noteikumus, un tādēļ šādi video rullīši, kas līdz šim man nebija raksturīgi, turpmāk arvien biežāk parādīsies dažādos sociālos tīklos. Un es ļoti ceru, ka jūs to uztversiet ar sapratni. Loģisks ir jautājums, kāpēc startēt vēlēšanās, kāpēc šobrīd, kāpēc uz Eiropas parlamentu. Mēs šobrīd atrodamies Kara muzejā, kur ekspozīcija, diemžēl, joprojām papildinās. Šobrīd tā papildinās ar eksponātiem no Ukrainas, bet aiz manis ir tukši podesti, un tas, vai šī ekspozīcija papildināsies ar eksponātiem no Latvijas vai kādas citas Eiropas valsts, lielā mērā ir atkarīgs no nākamajiem 5 gadiem un tiem lēmumiem, ko pieņems Eiropa un Eiropas Savienība. 2 gadus, gandrīz 2 gadus dienā es redzu, kā Latvijas sabiedrība nepagurstot atbalsta Ukrainu, skaidri saprotot, ka no Ukrainas uzvaras lielā mērā ir atkarīga arī mūsu un visas Eiropas nākotnē, taču, diemžēl, nerodās sajūta, ka Eiropā šī izpratnē ir līdzīga. Taču faktiski mēs esam jaunā realitātē. Eiropa ir realitātē, kur, lai nosargātu tās vērtības, kas gadu desmitiem ir būvētas, ir nepieciešams fizisks spēks, jo tā ir vienīgā valoda, ko mūsu agresīvais kaimiņš saprot, ko respektē un no kā baidās. Es neesmu naivs un skaidri saprotu, ka viens pats šo Eiropas domāšanu es nemainīšu, tāpēc es eju kopā ar cilvēkiem, kas būs spēcīgs atbalsts šajā darbā, kā piemēram Juris Viļņums, kas ir cilvēks no Latgales, Latvijas patriots, Saeimas deputāts, aktīvs pilsonis arī ikdienā. Tieši tāpat Raimonds Bergmanis, kur visa politiskā darbība ir bijusi saistīta ar drošību un aizsardzību. Bet es esmu pietiekami naivs, lai cerētu, ka visi deputāti, kas tiks ievēlēti no Latvijas, spēs vienoties kopīgiem mērķiem mūsu valsts interesēs. Tieši no tā būs atkarīgs tas, cik daudz mēs varēsim vai nevarēsim izdarīt. Jo šobrīd nav īstais brīdis Eiropas parlamentu uzskatīt par elitāru politiķu klubiņu. Dod Dievs, lai pēc 5 gadiem mēs atkal to par tādu varētu uzskatīt. Taču šajos 5 gados jāpieņem izšķirīgi lēmumi, kas ietekmēs nākamās paaudzes. Un mums ir jāveido Eiropas aizsardzība, mums ir jādara Eiropa stiprāka. Un mums ir jāveido nevis vienkārša Eiropas aizsardzība, bet 3-kārša Eiropas aizsardzība. Ekonomiskā drošība, pilsoniskā drošība un militārā drošība. Es esmu Rainis Pozņaks. Es kandidēju Eiroparlamenta vēlēšanās no apvienotā saraksta.